es ticu, ka mēs visi mācamies, un ja ir gudrs cilvēks, viņš saprot, kad viņš vēl visu nezin, un ka mums jābūt, jāizdara tāda vieta vai jāatļauj to vietu varbūtībai. Jā. Nu pēkšņi Dievs ir. Jā. Un citi saka, kāpēc var būt tikai viena patiesība? Kāpēc viņa nevar būt viena patiesība? Jā? To, ka tu tā uzskati, tas nenozīmē, ka tas ir tikai tavs viedoklis. Kāpēc tā nevar būt? Jā? Vai ka tu neredzi tur jēgu ciešanās? Vai tas nozīmē, ka vispār nevar būt tā jēga ciešanās? Dievs jau ir vairāk par to. Un tādi jautājumi, viņi, teiksim, mums visur ir blakus, un mēs nofokusējam cilvēku varbūt uz kādu lietu paskatīties no citas puses. Tāpēc šeit tas līdzsvars ir ļoti saistīts ar mīlestību, ar savām robežām, ar savu personīgo viedokli, bet ar cieņu pret citiem cilvēkiem. Un viņiem parādīt to, ko Bībele saka, jā, ka tā ir patiesība. Jā. Un mūsu personīgā pieredze, liecība, jā, kas arī ir ļoti svarīga. Tā kā starp šiem visiem momentiem mēs būvējam to tiltu, to platformu, lai cilvēks var justies brīvs, kāds viņš ir, ar visām savām, ar visiem saviem kaut kādām domām, jā, ko viņš ir domājis iepriekš. Mēs viņu pieņemam, bet mīlestībā varbūt esam klāti.